Vietā, kur Olainas novads satiekas ar Ķekavas novadu, pirmā ēka ir kādreizējā Stēguļu ferma ar tai piederošo apmēram 2 hektārus lielu zemes platību, kuru teju no vienas vietas klāj plastmasas pārstrādes atkritumi, riepu kaudzes, būvgruži un lielgabarītu detaļas no automašīnām. Pēc zemes robežu plāna šeit ir lauksaimniecības zeme un ar lauksaimniecību saistīta ēka no kolhoza laikiem, bet tur pašreiz nekāda lauksaimnieciskā darbība nenotiek, cik mums pašvaldībai zināms. Bet notiek visticamāk pēc redzamā kaut kāda atkritumu šķirošana savu veidu, izmantojot pat dedzināšanu. Tas, mūsuprāt, viss varētu būt nelegāls. Klusajā nosturī kāds svešnieks iemaldās reti un arī pastāvīgi iedzīvotāji tuvākā apkārtnē praktiski nesot. Tomēr noskaidrojam, ka šāda veida darbība šeit notiek apmēram 2 gadus, pārsvarā vasarā. Baidoties no atriebības, informācijas avots runāt kameras priekšā gan nevēlas. Arī reģionālajai pašvaldības policijai šī adrese nesot bijusi zināma, bet pēc apsekošanas uzsākta administratīvā lietvedība. Jau šobrīd var pateikt, ka ir saskatām vairāk administratīvu pārkāpumu, jo publiskajā informācijā, mūsu pieejamā informācijā nav ziņas par to, ka šeit būtu veikta kaut kāda komercdarbība vai, teiksim, ir kaut kādas firmas, kas ir saņēmuši piesārņojuma certifikātu. Lai gan teritorija nav iežogota un tai nav neviena identificējušā uzraksta un tajā nesastopam nevienu cilvēku, pie vecās fermas uzstādīts vairākas video novērošanas kameras. Teritorijā atrodas arī vairāk transporta līdzekļi ar dažādu valstu numuru zīmēm un ap 100 kubikmetriem plastmasas pārstrādes atkritumu no elektroniskām iekārtām. Pieļāvums ir tāds, ka tās varētu būt kaut kādas elektroniskās plates, kuras ir sasmalcinātas un pēc tam, lai no viņiem atdalītu dārgmetālus, ar ķīmiju tiek kodināts, izsēdināts. Vides pārvaldes darbinieki lēš, ka šādām darbībām būtu nepieciešama A kategorijas piesārņojuma atļauja, bet šai adresē nav ne prasīta, ne izsniegta nekādas kategorijas piesārņojuma atļauja un netiek ievērots arī nekādas vides aizsardzības prasības. Šobrīd skaidrosim tātad, saprotu, zemes īpašnieks vai kas, kurš ir atbildīgs par teritoriju. Protams, tas ir administratīvā pārkāpuma lietvedība tiks uzsākta par faktu, un tālāk būs rīkojumi, viņiem šie visi atkritumi. Pirmais ir jāpārtrauc un jāizved un jānodod attiecīgi tiem komersantiem, kuri saņēmuši mūsu atļaujas un drīkst veikt uzglabāšanu pārstrādi. Par vides piesārņošanu soda apmērs juridiskām personām ir līdz 2900 eiro, bet fiziskām personām līdz 1000 eiro. Ja rīkojumi teritorijas sakopnē tiks izpildīti, var tikt piemērota piespiedu izpilde, kas nozīmē vēl papildus soda naudu.